Matērija nav tas, par ko jūs domājat. Tā nav cietā, stabilā, nemainīgā substance, kas veido jūsu galdu, jūsu ķermeni, jūsu pasauli. Matērija ir tukšums, gandrīz pilnīgs tukšums, kurā dejo enerģijas virpuļi, saistīti spēkiem, kurus mēs tikko sākam saprast. Katrs atoms jūsu ķermenī ir 99,99% tukšuma. Elektroni riņķo ap kodolu tādā attālumā, kas proporcionāli līdzinās Zemei, kas riņķo ap Sauli. Bet kas notiktu, ja šis tukšums pazustu? Ja visa šī kosmiskā telpa starp daļiņām tiktu saspiesta līdz nulei? Ja matērija kļūtu par to, kas tā patiesībā ir, tīru, nesagraujamu blīvumu bez telpas starpā? Tad jūs iegūtu neitronu zvaigzni. Objektu, kas ir tik blīvs, ka viena teikarota no tās vielas sver 6 miljardus tonnu, visu cilvēci, kas dzīvo uz šīs planētas, saspiesta cukura kristāla izmērā. Kā tas ir iespējams? Un kas tas mums stāsta par pašas realitātes dabu? Mēs dzīvojam ilūzijā. Ilūzijā par cietumu. Kad jūs pieskaraties galdam, jūs patiesībā nepieskaraties tam, elektroni jūsu pirkstu atomos atgrūžas no elektroniem galda atomos, un šī elektromagnētiskā pretestība rada sajūtu, ko jūs saucat par pieskārienu. Jūs nekad neesat pieskarusies nevienam objektam savā dzīvē. Jūs esat peldējis okeānā no spēkiem, kas atdala jūs no visa pārējā par attālumiem, kas atomu mērogā ir milzīgi. Bet neitronu zvaigznē šī ilūzija sabrūk. Tur nav telpas. Tur nav attāluma. Tur ir tikai matērija savā vistiešākajā, visblīvākajā, visnežēlīgākajā formā. Iedomājieties, ka jūs varētu paņemt visu Zemes iedzīvotāju masu, 8 miljardus cilvēku, katru ar savu ķermeni, kaulu struktūru, ūdens saturu, atomu konfigurāciju. Tagad iedomājieties, ka jūs saspiestu visu šo masu tik cieši, ka starp atomiem vairs nebūtu nekāda tukšuma. Elektroni tiktu iespiedīsti protonu kodolā. Protoni un elektroni saplūstu vienā neitronos. Un visa šī masa, visa cilvēce ietilptu teikarotē. Tas nav zinātnes fantāzija. Tas ir zinātnes fakts. Un tas notiek tur kosmosā šobrīd miljonos vietu visā visumā. Bet kā zvaigzne var kļūt par kaut ko tik ekstrēmu? Kā dabas likumi pieļauj tādu blīvumu, kas šķiet neiespējams? Atbilde slēpjas nāvē, zvaigžņu nāvē. Kad masīva zvaigzne, 10 vai 20 reizes masīvāka par mūsu Sauli, izsmeļ savu kodoldegvielu, tā vairs nespēja pretoties gravitācijai. Un tad notiek kaut kas pārsteidzošs. Zvaigznes kodols sabrūk. Tas sabrūk ar tādu spēku, ka elektroni tiek iespiedīsti atomu kodolos. Tas sabrūk tik ātri, ka ātrums tuvojas gaismas ātrumam. Un pēkšņi šis sabrukums apstājas. Kodols kļūst tik blīvs, ka pat gravitācija nevar to vairs saspīt. Rodas neitronu zvaigzne, objekts, kas ir tik blīvs, ka tas izliecas pašu telpu ap sevi. Šī nav vienkārši stāsts par ekstrēmiem apstākļiem kosmosā. Šī ir stāsts par to, kas notiek, kad matērija tiek novesta līdz tās absolūtajām robežām. Kad tukšums, kas veido lielāko daļu no realitātes, tiek izspiedīts ārā. Kad dabas likumi tiek pārbaudīti līdz pārrāvuma punktam. Un tas, ko mēs atklājam, ir pārsteidzoši. Matērija var eksistēt stāvoklī, kas ir gandrīz neiedomājams. Blīvums, kas pārsniedz visu, ko mēs zinām uz Zemes, par miljardiem reižu. Gravitācija, kas ir tik spēcīga, ka tā izliec gaismu. Laiks, kas rit citādi nekā mūsu pasaulē. Katru reizi, kad jūs pacelat teikaroti ar cukuru, jūs turot rokā objektu, kas sver dažus gramus. Bet ja šī teikarota būtu piepildīta ar neitronu zvaigznes matēriju, jūs nevarētu to pacelt. Neviens uz Zemes nevarētu. Visa cilvēce kopā nevarētu. Jo tā sver vairāk nekā visa cilvēce kopā. Šis kontrasts starp ikdienas pieredzi un kosmisku realitāti atklāja kaut ko dziļu par visuma dabu. Mēs dzīvojam maigā, izplūdušā pasaulē, kur matērija ir gandrīz tukša. Bet visums spēja radīt apstākļus, kur šis tukšums pazūd. Kur matērija kļūst par to, kas tā patiešām ir. Neitronu zvaigzne nav tikai astronomisks objekts. Tā ir filozofisks jautājums. Kas ir matērija? Kas ir blīvums? Kādas ir robežas tam, cik daudz lietas var būt vienā vietā? Un kas notiek ar pašu telpu, kad matērija kļūst tik blīva? Šie jautājumi ved mūs dziļi fizikā, dziļi filozofijā, dziļi pašā realitātes būtībā. Un atbildes, kuras mēs atrodam, maina visu, ko mēs domājām, ka zinām par pasauli. Cilvēce vienmēr ir bijusi apmātā ar zvaigznēm.
Senajās civilizācijās tās bija dievi, gaismas punkti debesu velves kupola virspusē, nemainīgi un mūžīgi. Grieķi domāja, ka zvaigznes ir piespraustās kristāla sfērā, kas rotē ap Zemi. Viduslaikiem tās bija eņģeļu dzīvesvietas. Pat kad Kopernika revolūcija pārvietoja Zemi no visuma centra, zvaigznes joprojām šķita nemainīgas, tālās, augstās, mūžīgās. Neviens neiedomājās, ka zvaigznes var mirt, ka tās var pārvērsties, ka tās var kļūt par kaut ko tik ekstrēmu, ka tas pārkāpj visu, ko mēs zinām par matēriju. Pirmais cilvēks, kas ieraudzīja zvaigznes miršam, bija dāņu astronoms Tycho Brahe. 1572. gadā viņš novēroja kaut ko neiespējamu – jaunu zvaigzni debesīs. Tā bija tik spilgta, ka to varēja redzēt dienas laikā. Tā parādījās tur, kur iepriekš nebija nekā. Un tad pēc mēnešiem tā lēnām nodzisa. Brahe sauca to par stella nova, jauno zvaigzni. Bet patiesībā viņš bija novērojis supernovu, masīvas zvaigznes sprādzienu, tās nāves brīdi. Šis novērojums satricināja kosmoloģiju. Ja zvaigznes var parādīties un pazust, tad debesis nav mūžīgas. Tās mainās. Tās dzīvo un mirst tāpat kā mēs. Bet kas notiek ar zvaigzni, kad tā mirst? Šis jautājums mocīja astronomus gadsimtiem. 9. gada 30. gados, kad kvantu mehānika un relativitātes teorija pārveidoja fiziku, jauns zinātnieks vārdā Valters Bāde un Fricis Cvikijs izvirzīja trako ideju. Viņi ierosināja, ka supernova nav vienkārši sprādziens, tā ir pārvēršanās. Ka zvaigznes kodols sabrūk tik ļoti, ka tas kļūst par vienu gigantisko atomu kodolu. Par objektu, kas sastāv tikai no neitroniem. Par neitronu zvaigzni. Šī ideja šķita absurda. Kā zvaigzne, kas ir miljonus reižu lielāka par Zemi, var sabrukt līdz objektam, kas ir tikai 10 vai 20 km diametrā? Kā matērija var kļūt tik blīva? Lielākā daļa fiziķu noraidīja šo teoriju kā matemātisku kuriozitāti, kaut ko, kas varētu eksistēt vienādojumos, bet ne realitātē. Bet Cvikijs bija pārliecināts. Viņš aprēķināja, ka ja zvaigznes kodols patiešām sabrūk līdz neitronu blīvumam, tas atbrīvotu milzīgu enerģijas daudzumu, pietiekami, lai izskaidrotu supernovu spilgtumu. Viņš bija pareizs. Bet viņam vajadzēja gaidīt 30 gadus, lai to pierādītu. 1967. gada vasarā Džoselina Bella, jauna doktorante Kembridžas universitātē, pamanīja kaut ko dīvainu savos radioteleskopu datos. Signāls, kas pulsēja ar neticamu precizitāti, reiz vienā sekundē un 337 tūkstošdaļās. Tik precīzs, ka viņa un viņas vadītājs Antonijs Hjūišs sākotnēji domāja, ka tas varētu būt signāls no citplanētiešiem. Viņi pat nosauca to par CELGAM-1, Little Green Man 1, mazie zaļie cilvēciņi 1. Bet drīz vien viņi atklāja vēl 3 līdzīgus signālus dažādās debesu daļās. Un tad patiesība kļuva skaidra, tie nebija citplanētieši. Tie bija neitronu zvaigznes, rotējošas, pulsējošas, sūtot radiostaru kūļus cauri kosmosam kā kosmiski bākas. Šis atklājums bija revolucionārs. Pēkšņi neitronu zvaigznes nebija tikai teorētiski iespēja, tās bija reālas, novērojamas, izmērāmas. Un tās bija vēl dīvainākas, nekā kāds bija iedomājies. Dažas rotēja simtiem reižu sekundē, ātrāk nekā jebkas cits visumā, kas ir lielāks par atomu. Citas bija daļa no binārajām sistēmām, riņķojot ap citām zvaigznēm, lēnām aprīdamas tās. Un visas bez izņēmuma bija neticami blīvas. Blīvākas nekā jebkas, ko cilvēce jebkad bija sastapusi. Kad fiziķi sāka aprēķināt neitronu zvaigžņu īpašības, viņi atklāja skaitļus, kas šķita nākam no zinātnes fantastikas. Viena teikarota no neitronu zvaigznes vielas sver 6 miljardus tonu. Gravitācija uz virsmas ir 2 miljardus reižu spēcīgāka nekā uz Zemes. Ja jūs nomes akmeni no 1 metra augstuma uz neitronu zvaigznes virsmas, tas trāpītu Zemē ar ātrumu 2000 km/sekundē, ātrāk nekā lielākā daļa kosmisko kuģu. Ja jūs mēģinātu nostāvēt uz neitronu zvaigznes, jūsu ķermenis tiktu saspiests līdz atomu biezumam mazāk nekā mikrosekundē. Bet varbūt visaizraujošākais ir tas, ko neitronu zvaigznes atklāja par pašu matērijas dabu. Tās ir laboratorijas, kur fizika tiek pārbaudīta līdz galējībām. Kur kvantu mehānika satiekas ar gravitāciju. Kur telpa un laiks tiek izliekti līdz pārrāvuma punktam. Un kur mēs varam redzēt, kas notiek, kad matērija tiek novesta līdz tās absolūtajām robežām.
Katrs novērojums, katrs mērījums, katrs signāls no neitronu zvaigznes ir loks uz fiziku, ko mēs nevaram reproducēt uz Zemes. Uz apstākļiem, kas ir tik ekstrēmi, ka tie pārbauda pašus pamatus tam, ko mēs zinām par realitāti. Lai saprastu, kā neitronu zvaigzne var būt tik blīva, mums vispirms jāsaprot, kas ir blīvums. Un, lai to saprastu, mums jāsaprot, cik tukša patiesībā ir parastā matērija. Iedomājieties atomu, vienkāršu ūdeņraža atomu, vienu protonu ar vienu elektronu, kas riņķo ap to. Ja jūs palielinātu šo atomu līdz futbola stadiona izmēram, protona kodols būtu mazs kā rieksts stadiona centrā. Un elektrons? Tas būtu putekļa grauds, kas lido kaut kur pie tribīnēm. Viss pārējais, viss milzīgais telpa starp tiem ir tukšums. Tīrs, pilnīgs tukšums. Tagad iedomājieties, ka jūs varētu noņemt šo tukšumu. Ka jūs varētu paņemt visus atomus jūsu ķermenī un saspitos tik cieši, ka starp daļiņām vairs nebūtu nekāda attāluma. Ka elektroni tiktu iespiedīsti kodolā. Ka protoni un elektroni saplūstu vienā. Cik maza kļūtu jūsu ķermenis? Atbilde ir satriecoša, jūs kļūtu mazāks par putekļa graudu. Visa jūsu masa, visi jūsu kauli, muskuļi, orgāni, šūnas tiktu saspiesta objektā, kas ir mazāks nekā punkts šajā teikumā. Tas ir blīvums, kas valda neitronu zvaigznē. Bet kā tas notiek? Kā zvaigzne var sasniegt tādu blīvumu? Atbilde slēpjas spēkā, kas ir vienlaikus visspēcīgākais un visnoslēpumainākais visumā – gravitācijā. Gravitācija ir vienīgais spēks, kas vienmēr pievilk, nekad neatgrūž. Tas ir vienīgais spēks, kas darbojas bezgalīgā attālumā. Un tas ir vienīgais spēks, kas nekad neapstājas. Kamēr zvaigzne deg, tā rada spiedienu, kodolreakciju spiedienu, kas stumj uz āru pretēji gravitācijai. Šis spiediens līdzsvaro gravitāciju. Zvaigzne ir līdzsvarā, karsts gāzes bumbulis, kas nedeg ne sabrūk, ne eksplodē, jo divi spēki ir vienādi. Bet, kad degviela beidzas, līdzsvars sabrūk. Vairs nav spiediena, kas pretotos gravitācijai. Un gravitācija uzvar. Zvaigznes kodols sāk sabrukt. Sākumā lēnām. Tad ātrāk. Tad ar ātrumu, kas tuvojas gaismas ātrumam. Elektroni tiek iespiedīti atomu kodolos. Protoni un elektroni saplūst, veidojot neitronus. Un pēkšņi sabrukums apstājas. Kāpēc? Jo neitroni ir fermioni, daļiņas, kas pakļautas Pauli izslēgšanas principam. Šis princips saka, ka divi fermioni nevar ieņemt vienu un to pašu kvantu stāvokli vienlaicīgi. Vienkāršāk sakot, neitroni nevar būt vienā un tajā pašā vietā vienlaicīgi. Viņi pretojas. Un šī pretestība, ko sauc par neitronu deģenerācijas spiedienu, aptur sabrukumu. Rezultāts ir objekts, kas ir gandrīz neiedomājams. Neitronu zvaigzne ir būtībā viens gigantisks atomu kodols, objekts, kas sastāv gandrīz pilnībā no neitroniem, saspiests līdz kodolmatērijas blīvumam. Ja jūs varētu paņemt kubikcentimetru no neitronu zvaigznes, tilpumu, kas ir mazāks par cukura kubu, tas svērtu 100 miljonus tonu. Tas ir vairāk nekā visi automobiļi pasaulē kopā. Viss šis svars saspiests tilpumā, kas ietilpst jūsu plaukstā. Bet neitronu zvaigzne nav vienkārši blīva, tā ir arī neticami gluda. Gravitācija uz virsmas ir tik spēcīga, ka tā izlīdzina jebkādas nevienmērības. Ja uz neitronu zvaigznes virsmas būtu kalns, tas būtu augsts ne vairāk kā dažus milimetrus. Jebkas augstāks tiktu saspiests atpakaļ. Virsma ir tik gluda, ka tā ir gludāka nekā jebkas, ko cilvēce jebkad ir radījusi. Gludāka nekā labākais spogulis. Gludāka nekā labākais silīcija kristāls. Tik gluda, ka ja jūs varētu palielināt to līdz Zemes izmēram, lielākās nevienmērības būtu augstākas tikai par dažiem metriem. Un tad ir gravitācija. Gravitācija uz neitronu zvaigznes virsmas ir tik spēcīga, ka tā izliec pašu gaismu. Ja jūs stāvētu uz neitronu zvaigznes, ja tas būtu iespējams, kas nav, jūs varētu redzēt ap stūri. Gaisma no objektiem aiz horizonta tiktu izlieta ap zvaigzni, ļaujot jums redzēt gandrīz visu virsmu vienlaicīgi. Laiks arī tecētu citādi. Pulkstenis uz neitronu zvaigznes virsmas ietu lēnāk nekā pulkstenis kosmosā, daudz lēnāk. Ja jūs pavadītu gadu uz neitronu zvaigznes virsmas un tad atgrieztos kosmosā, jūs atklātu, ka ir pagājuši vairāki gadi. Laiks pats tiek izliets, izstiepts, pārveidots gravitācijas spēka dēļ. Katru reizi, kad jūs noliekat grāmatu uz galda, jūs piedzīvojat gravitāciju.
Vieglu vilkšanu uz leju, spēku, kas tur jūs pie zemes. Bet šis spēks ir neticami vājš, tik vājš, ka jūs varat to pārvarēt, vienkārši pielecot. Bet uz neitronu zvaigznes gravitācija nav viegla vilkšana, tā ir neapturama, nesalaužama, absolūta. Tā ir tik spēcīga, ka tā pārveido pašu telpu. Ka tā maina laika tecējumu. Ka tā padara neiespējamu jebko, izņemot pilnīgu pakļaušanos. Un šī gravitācija, šis spēks, kas ir 2 miljardus reižu spēcīgāks nekā uz Zemes, ir tas, kas uztur neitronu zvaigzni kopā. Kas novērš tās tālāku sabrukumu. Kas padara to par vienu no blīvākajiem objektiem visumā. Neitronu zvaigzne nav tikai ekstrēms objekts. Tā ir atgādinājums par to, cik trausla ir mūsu ikdienas realitāte. Mēs dzīvojam pasaulē, kur matērija ir gandrīz tukša, kur gravitācija ir vāja, kur laiks tek vienmērīgi. Bet visums spēj radīt apstākļus, kur viss tas mainās. Kur matērija kļūst cieta. Kur gravitācija kļūst absolūta. Kur laiks kļūst relatīvs. Un neitronu zvaigznes ir loks uz šo citu realitāti, kas eksistē blakus mūsējai, bet ir tik atšķirīga, ka tā gandrīz šķiet nākam no citas visuma. Bet kas patiesībā notiek neitronu zvaigznes iekšienē? Kādi procesi darbojas tur, kur spiediens pārsniedz visu, ko mēs varam iedomāties, kur matērija tiek pārveidota līdz nepazīšanai? Lai saprastu šo mehāniku, mums jāiedomājas neitronu zvaigzni kā sīpols, daudzslāņu struktūra, kur katrs slānis dzīvo pēc saviem likumiem. Ārējais slānis ir dzels, ne parastā dzels, bet kristāls tik perfekts, ka tas pārspēj jebko, ko mēs varam radīt laboratorijā. Iedomājieties dimanta režģi, bet miljardiem reižu stiprāku, kur katrs atoms ir izkārtots ar absolūtu precizitāti. Ja jūs varētu paņemt šo kristālu un nomest uz Zemes, tas izurbtu caurumu cauri visai planētai kā karsta adata cauri sviestam. Tas pats princips darbojas, kad jūs iedzītat naglu kokā, jo blīvāks materiāls, jo vieglāk tas iekļūst mazāk blīvā. Bet šeit mēs runājam par blīvumu, kas pārsniedz jebko dabisko. Zem šīs dzelzs garozas sākas pirmā transformācija. Ārējā garoza, slānis, kur neitroni sāk dominēt, bet joprojām pastāv protoni un elektroni kā mazākuma iedzīvotāji. Matērija šeit organizējas kā pilsēta pēc stingra plāna, neitroni veido blīvus kvartālus, bet protoni un elektroni plūst pa šaurām ieliņām starp tiem. Gravitācija saspiež šos kvartālus tik cieši, ka starp tiem gandrīz nav tukšuma. Ja jūs mēģinātu staigāt pa šo slāni, kas ir neiespējami, katrs solis būtu kā mēģinājums iet cauri betonam. Katru reizi, kad jūs ceļat kāju no grīdas pēc nogurdinoša darba, jūs izjūtat šo pretestību, tikai šeit tā ir pavairota par miljardiem. Jūsu ķermenis svērtu tik daudz, ka kauli salauztos uzreiz. Dziļāk, iekšējā garoza, un šeit matērija sāk spēlēt pēc jauniem noteikumiem. Neitroni vairs nespēj saglabāt sfērisku formu. Spiediens no visām pusēm ir tik liels, ka viņi sāk izstiepties, veidojot garas struktūras, kas atgādina makaronus. Zinātnieki patiešām sauc šo slāni par neitronu makaroniem, un tas nav joks. Iedomājieties, ka jūs saspiedat plastilīna bumbu no sāniem, sākumā tā saglabā formu, bet ja turpināt spiest, tā sāk izstiepties cilindros. Tas pats notiek ar neitroniem. Viņi meklē veidu, kā izturēt spiedienu, un atrod to, pārveidojot savu formu. Katru reizi, kad jūs veidojat mīklu un tā sāk plūst caur jūsu pirkstiem, jūs redzat šo principu, matērija pielāgojas spiedienam, mainot formu. Vēl dziļāk cilindri saplacinās plāksnēs, neitronu lasagne. Slāņi, kas guļ viens uz otru ar matemātisku precizitāti. Šeit kubikcentimetru svars sasniedz 100 miljonu tonu, vairāk nekā visu okeānu svars uz Zemes, saspiests cukura kubiņa izmērā. Ja jūs varētu turēt šo kubiņu rokā, kas uzreiz jūs sasmalcinātu, jūs turētu vairāk masas nekā visi kalni uz planētas kopā. Tas ir kā mēģināt noturēt visu Himālaju plaukstas locītavā. Bet neitronu zvaigznē šis svars ir normāls, ikdienas vienkārši vēl viens slānis ceļā uz kodolu. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja pārveidoties, pielāgoties, atrast jaunas formas zem spiediena. Bet vissvarīgākais notiek centrā. Kodolā, kur spiediens sasniedz absolūtu maksimumu, matērija varētu šķērsot pēdējo robežu, pārvērsties par kvarku matēriju. Kvarki ir daļiņas, kas veido neitronus un protonus, parasti ieslēgta šo daļiņu iekšienē kā ieslodzītie cietumā. Bet neitronu zvaigznes kodolā spiediens varētu būt tik milzīgs, ka cietuma sienas sabrūk. Neitroni sadalās un kvarki kļūst brīvi, veidojot jūru no fundamentālākajām daļiņām, kas mums zināmas.
Iedomājieties pārpildīt vilcienu stundas laikā, cilvēki saspiesti tik cieši, ka individuālās robežas pazūd, visi kļūst par vienu masu. Katru reizi, kad jūs stāvat pūlī koncertā vai tirgū, jūs izjūtat šo robežu izšķīšanu, tikai šeit tā notiek atomu līmenī. Šī kvarku matērija, ja tā patiešām eksistē neitronu zvaigžņu kodolos, būtu vissvarīgākā viela visumā. Viena teikarota svērtu ne 6, bet 20 miljardus tonu. Tas ir vairāk nekā visu kalnu uz Zemes kopējais svars. Vairāk nekā visa ūdens visos okeānos. Blīvums, kas tuvojas melnā cauruma singularitātei, robežai, aiz kuras pat fizika sabrūk. Katru reizi, kad jūs iedomājaties kaut ko neiedomājami smagu, kravas vilcienu, debesskrāpi kuģi, jūs joprojām esat miljardiem reižu pārāk viegli. Bet kā mēs varam zināt, ka viss tas patiešām notiek? Mēs taču nevaram aizlidot uz neitronu zvaigzni un paņemt paraugu. Nevaram ielikt zondi tās kodolā. Atbilde slēpjas viļņos, gravitācijas viļņos, kas ceļo cauri telpai kā vibrācijas kosmosa audumā. Einšteins pareģoja šos viļņus pirms 100 gadiem, bet viņš domāja, ka tie būs pārāk vāji, lai tos kādreiz izmērītu. Viņš kļūdījās. 1974. gadā astronomi Russells Halls un Josephs Taylors atklāja divkāršu pulsaru, divas neitronu zvaigznes, kas dejo kosmiskā valsī, riņķojot viena ap otru. Viņi novēroja, ka orbīta lēnām sarūk, zvaigznes tuvojas viena otrai ar katru apgriezienu. Kāpēc? Jo viņas zaudē enerģiju, izstarojot gravitācijas viļņus kosmosā. Tas ir kā divi slidotāji, kas griežas kopā uz ledus, jo ātrāk viņi griežas, jo vairāk enerģijas viņi zaudē, un viņu aplis kļūst mazāks. Katru reizi, kad jūs dejojat ar partneri, jūs izjūtat šo enerģijas zudumu, griešanās prasa spēku, un ja to nezaudējat, jūs grieztos mūžīgi. Halss un Taylors izmērīja orbītas samazināšanos ar neticamu precizitāti, līdz milimetriem gadā attālumā, kas ir 1000 gaismas gadu. Un viņu mērījumi perfekti sakrita ar Einšteina vispārējās relativitātes pareģojumiem. Tas bija pirmais pierādījums, ka gravitācijas viļņi nav tikai matemātiska abstrakcija, tie ir reāli, izmērāmi, novērojami. Par šo atklājumu viņi saņēma Nobela prēmiju 1983. gadā. Bet dramatiskākais apstiprinājums nāca vēlāk. 1995. gadā, pirms 27 gadiem, LIGO detektors pirmo reizi tieši reģistrēja gravitācijas viļņus. Ne no divām riņķojošām zvaigznēm, bet no divām sadurošamās neitronu zvaigznēm. Signāls ilga tikai dažas sekundes, bet tas pastāstīja veselu stāstu. Stāstu par divām zvaigznēm, katra ar masu lielāku par Sauli, kas riņķoja arvien ātrāk, līdz beidzot sadūrās ar spēku, kas pārsniedz jebko citu visumā. Šī sadursme izstaro vairāk enerģijas nekā visas zvaigznes redzamajā visumā kopā. Iedomājieties, ka jūs paņemtu visu elektrību, ko cilvēce jebkad ir saražojusi, katru spuldzi, katru motoru, katru datoru, un izlaistu to vienā mirklī. Tas joprojām būtu niecība salīdzinājumā. Katru reizi, kad jūs ieslēdzat gaismu, jūs izmantojat enerģiju, bet šeit mēs runājam par enerģiju, kas pārveido pašu telpu. Un šī sadursme radīja vēl kaut ko, smagos elementus. Zeltu, platīnu, urānu, visus elementus, kas smagāki par dzelzi. Šie elementi nevar rasties parastās zvaigznēs, temperatūra nav pietiekami augsta, spiediens nav pietiekami liels. Tiem nepieciešami ekstrēmi apstākļi, kas eksistē tikai neitronu zvaigžņu sadursmē. Tas nozīmē, ka zelta gredzens uz jūsu pirksta radās kosmiskā katastrofā kaut kur tālā pagātnē. Katru reizi, kad jūs skatāties uz zelta rotaslietu, jūs skatāties uz neitronu zvaigžņu sadursmes atliekām. Jūsu ķermenis satur jodu, elements, kas radās tieši šādā sadursmē. Jūs burtiski esat veidots no zvaigžņu nāves. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja, kas realizējas caur katastrofām, caur ekstrēmiem, caur procesiem, kas pārveido visumu. Bet neitronu zvaigznes dara vairāk nekā rada elementus. Tās ietekmē pašu telpas un laika struktūru. Einšteina vispārējā relativitāte mums māca, ka masa liec telpu, jo lielāka masa, jo lielāks izliekums. Saule liec telpu tik daudz, ka Zeme riņķo ap to kā bumbiņa, kas ripina pa izliektā auduma virsu. Bet neitronu zvaigzne liec telpu tik ekstrēmi, ka tā gandrīz rada melno caurumu. Iedomājieties gumijas paklāju, uz kura jūs liekāt smagu bumbu. Paklājs izliecas, radot iedobumu. Ja jūs tagad ripināt mazu bumbiņu garām, tā novirzīsies uz iedobumu pusi, tas ir gravitācijas efekts.
Katru reizi, kad jūs redzat ūdens virpuli izlietnē, jūs redzat līdzīgu principu – ūdens griežas arvien ātrāk, tuvojoties caurumam. Bet ja jūs liekāt arvien smagāku bumbu uz paklāja, iedobums kļūst arvien dziļāks, līdz beidzot paklājs pārplīst. Tas ir melnais caurums, punkts, kur telpa ir izliektā tik ļoti, ka pat gaisma nevar izbēgt. Neitronu zvaigzne balansē uz šīs robežas. Vēl nedaudz masas, aptuveni puse no Saules masas, un tā sabruktu melnajā caurumā. Bet tā turas uz robežas, uzturot sevi ar kvantu spiedienu. Šis spiediens rodas no Paulija aizlieguma principa, likuma, kas saka, ka divi neitroni nevar aizņemt vienu un to pašu kvantu stāvokli. Tas ir kā mēģināt iespiest divus cilvēkus vienā krēslā, viņi pretosies, pat ja viņi ir labākie draugi. Katru reizi, kad jūs jūtat diskomfortu pārpildītā autobusā, jūs izjūtat šo pašu principu, nepieciešamību pēc personīgās telpas, tikai šeit tā darbojas kvantu līmenī. Bet šis spiediens nav bezgalīgs. Ja neitronu zvaigznes masa pārsniedz aptuveni 2,5 Saules masas, precīzā robeža joprojām ir nezināma, pat kvantu spiediens nevar to noturēt. Zvaigzne sabrūk melnajā caurumā. Tas ir kā tilts, uz kura jūs turpināt pievienot svaru, vispirms tas iztur, tad sāk locīties un beidzot sabrūk. Katram materiālam ir sava robeža. Katrai struktūrai ir punkts, aiz kura tā vairs nespēja pretoties. Šī robeža starp neitronu zvaigzni un melno caurumu ir viena no fundamentālākajām robežām visumā. Tā iezīmē punktu, kur matērija vairs nevar pastāvēt kā matērija. Aiz šīs robežas ir tikai singularitāte, punkts, kur blīvums kļūst bezgalīgs, kur laiks apstājas, kur visi fizikas likumi sabrūk. Tas ir kā mēģināt dalīt ar nulli matemātikā, rezultāts ir nedefinēts, neiespējams ārpus loģikas. Bet pirms šīs robežas, neitronu zvaigznē, matērija joprojām pastāv. Tā ir pārveidota, saspiesta, izgriezta līdz savai būtībai, bet tā joprojām ir matērija. Un šī matērija stāsta mums kaut ko dziļu par visuma dabu, ka realitāte nav fiksēta. Tā ir elastīga, mainīga, atkarīga no apstākļiem. Atomi, kas uz Zemes ir tukši un gaišīgi, neitronu zvaigznē kļūst par blīvāko vielu visumā. Laiks, kas šeit tek vienmērīgi, tur palēninās. Telpa, kas šķiet plakana, tur ir izliektā un sagrozītā. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja, kas maina formu atkarībā no apstākļiem, kas pielāgojas, kas pārveido sevi, lai izdzīvotu. Bet varbūt vissvarīgākā mācība, ko neitronu zvaigznes mums māca, ir par savienojumu. Mēs parasti domājam par sevi kā par atsevišķiem, neatkarīgiem būtnēm. Jūs esat jūs, es esmu es, zvaigznes ir tur augšā un mēs esam šeit. Bet neitronu zvaigznes atgādina, ka šis dalījums ir ilūzija, ko rada mūsu ierobežotā perspektīva. Katrs atoms jūsu ķermenī, izņemot ūdeņradi, radās zvaigznē. Ogleklis jūsu šūnās sintezēts zvaigžņu kodolā miljardiem gadu pirms jūsu dzimšanas. Kalcijs jūsu kaulos, dzels jūsu asinīs, fosfors jūsu DNS, viss tas ir zvaigžņu mantojums. Un smagākie elementi, jods jūsu vairogdziedzerī, zelts jūsu zobos, radās neitronu zvaigžņu sadursmē. Jūs burtiski esat veidots no zvaigžņu putekļiem. Katru reizi, kad jūs elpojat, jūs ieelpojat atomus, kas kādreiz bija daļa no zvaigznes. Tas nav poetiska metafora. Tas ir zinātnisks fakts. Šis savienojums iet vēl dziļāk. Gravitācijas viļņi, ko rada neitronu zvaigžņu sadursmes, izplatās cauri visam visumam. Tie šķērso galaktikas, ceļo miljardiem gaismas gadu un beidzot sasniedz Zemi. Kad LIGO reģistrē šos viļņus, tas nozīmē, ka pati telpa ap mums vibrē, jūs, es, šī planēta, viss tiek nedaudz saspiests un izstiepts ar katru viļņa vilni. Mēs visi dejojam kosmisko notikumu ritmā, pat nezinot par to, tas ir kā dzirdēt tālu mūziku caur sienu, jūs nejūtat skaņu tieši, bet jūsu ķermenis uztver vibrācijas. Katru reizi, kad jūs jūtat neskaidru nemieru bez acīmredzama iemesla, varbūt jūs uztverāt kaut ko dziļāku. Neitronu zvaigznes arī atklāja laika relatīvo dabu. Uz neitronu zvaigznes virsmas laiks tek aptuveni par 30% lēnāk nekā uz Zemes. Ja jūs varētu pavadīt gadu tur, kas ir neiespējami, uz Zemes būtu pagājis gads un 4 mēneši. Jūs būtu ceļojis nākotnē, vienkārši esot citā gravitācijas laukā. Katru reizi, kad jūs kāpjat kalnā, jūs piedzīvojat šo efektu mikroskopiskā mērogā, laiks jums tek nedaudz ātrāk nekā cilvēkiem ielejā. Jūs novecojat nedaudz ātrāk, pat ja atšķirība ir tik maza, ka to nevar izmērīt ar pulksteņiem. Šīs atziņas maina izpratni par to, kas mēs esam.
Mēs neesam atsevišķas būtnes, kas dzīvo neatkarīgi no visuma. Mēs esam visuma daļa, veidoti no tā materiāliem, pakļauti tā likumiem, savienoti ar katru citu objektu caur gravitāciju un laiku. Neitronu zvaigzne, kas atrodas tūkstošiem gaismas gadu attālumā, nav tikai tāls objekts. Tā ir daļa no tā paša auduma, kas veido jūs un mani. Tā ir daļa no tā paša stāsta, kas sākās pirms 14 miljardiem gadu un turpinās vēl neskaitāmas ēras. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja, kas realizējas caur savienojumu, caur attiecībām, caur bezgalīgo tīklu, kas saista visu ar visu. Bet ja mēs visi esam savienoti, ja matērija ir tikai iespēja, kas tad ir tas, kas paliek nemainīgs? Kas ir tas pamats, uz kura balstās visa šī mainīgā realitāte? Bet varbūt atbilde slēpjas ne tajā, kas ir nemainīgs, bet tajā, kā viss mainās kopā. Iedomājieties vecu mehānisku pulksteni, to ar zobratiem atsperi svārstu. Katrs elements kustas, griežas, vibrē. Neviens nav statiski. Bet kopā viņi rada kaut ko precīzu, laika mērījumu. Katrs zobratiņš ir atkarīgs no katra cita. Ja viens apstājas viss. Tas nav tā, ka kāds elements ir īstais endpulkstenis, bet pārējie tikai palīdz. Pulkstenis ir šī attiecību sistēma. Katru reizi, kad jūs skatāties uz pulksteni savā rokā, jūs redzat šo principu: laiks nav lieta, kas plūst neatkarīgi, bet process, kas rodas no miedarbības. Tieši tāpat visums nav kolekcija no atsevišķām lietām. Tas ir viens organisms, kur katrs elements, no mazākā kvarka līdz lielākajai galaktikai, pastāv tikai attiecībā ar visiem pārējiem. Neitronu zvaigzne to demonstrē perfekti. Mēs runājām par tās slāņiem, dzelzs garozu, neitronu makaroniem, lasagne, kvarku matēriju. Bet šie slāņi nav atsevišķi. Tie ir viens organisms, viena sistēma, kur katrs līmenis ietekmē visus pārējos. Kad neitronu zvaigzne griežas, tās magnētiskais lauks griežas līdzi. Kad magnētiskais lauks mainās, tas ietekmē matērijas organizāciju visos slāņos. Kad matērija pārkārtojas, tā maina gravitācijas lauku. Kad gravitācijas lauks mainās, tas ietekmē griešanās ātrumu. Viss ir savienots vienā bezgalīgā atgriezeniskās saites cilpā. Tas pats princips darbojas jūsu ķermenī. Jūsu sirds sit, sūknējot asinis. Asinis piegādā skābekli smadzenēm. Smadzenes sūta signālus sirdī, regulējot tās ritmu. Sirds ritms ietekmē elpošanu. Elpošana ietekmē asins skābekļa līmeni. Katru reizi, kad jūs skrējat un jūtat, kā sirds pukst straujāk, jūs piedzīvojat šo savienojumu, neviens orgāns nedarbojas izolēti. Jūs neesat atsevišķu daļu kopā. Jūs esat integrēta sistēma, tāpat kā neitronu zvaigzne. Kad jūs sajūtat stresu, tas nav tikai galvā, tas ir visā ķermenī. Hormoni plūst, muskuļi saspringzinās, gremošana palēninās. Viss ir savienots. Bet šis savienojums iet vēl tālāk. Atcerieties, ko mēs uzzinājām par gravitācijas viļņiem, kā divas neitronu zvaigznes, riņķojot viena ap otru, rada vibrācijas pašā telpas audumā. Šīs vibrācijas izplatās ar gaismas ātrumu, šķērsojot galaktikas, nesot informāciju par notikumu, kas atgadījās pirms miljardiem gadu. Kad šie viļņi sasniedz Zemi, tie ir tik vāji, ka mēs varam tos izmērīt tikai ar vismodernākajām ierīcēm. Bet tie joprojām ir tur. Telpa ap jums tagad vibrē no neskaitāmām neitronu zvaigžņu sadursmēm, kas notikušas visuma vēsturē. Tas ir kā skaņa. Kad kāds runā jūsu tuvumā, viņa balss rada gaisa molekulu vibrācijas. Šīs vibrācijas ceļo cauri gaisam un sasniedz jūsu ausi. Jūsu ausu bundziņa vibrē līdzi, pārvēršot fiziskās vibrācijas nervu signālos, ko smadzenes interpretē kā vārdus. Bet gaiss ap jums vibrē ne tikai no tuvākajām skaņām. Tajā ir arī tālu automašīnu troksnis, vēja šalkoņa, putnu dziesmas, pat lidmašīnu dūkoņi no augšas. Katru reizi, kad jūs aizverat acis pilsētā un mēģināt dzirdēt klusumu, jūs atklājat, ka klusuma nav, ir tikai skaņu slāņi, ko jūsu smadzenes parasti filtrē. Gravitācijas viļņi darbojas līdzīgi, visums ir pilns ar signāliem no neskaitāmiem notikumiem, un mēs tikai tagad mācāmies tos dzirdēt. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un šī iespēja izpaužas caur vibrācijām, caur viļņiem, caur savienojumiem, kas šķērso telpu un laiku. Tagad sapratīsim vēl dziļāk. Mēs runājām par to, kā neitronu zvaigznē atomi sabrūk, kā elektroni tiek iespiesti protonu kodolā, veidojot neitronus. Bet kas īsti ir atoms?
Mēs iedomājamies to kā mazu Saules sistēmu, kodols centrā elektroni riņķo apkārt. Bet šis modelis ir nepilnīgs. Patiesībā elektroni nav mazas bumbiņas, kas riņķo pa noteiktām orbītām. Tie ir varbūtības mākoņi, reģioni, kur elektrons varētu būt, ja mēs to mērītu. Pirms mērīšanas elektrons ir visās vietās vienlaicīgi, izkliedēts pa visu iespējamo telpu. Tikai mērīšanas brīdī tas sabrūk vienā konkrētā punktā. Tas nozīmē, ka matērija fundamentālā līmenī nav noteikta. Tā ir varbūtību lauks, iespēju kopa, kas kļūst reāla tikai tad, kad tiek novērota vai mērīta. Jūsu ķermenis, kas šķiet tik ciets un reāls, patiesībā ir bezgalīgs varbūtības mākoņu tīkls, kas katru mirkli atjaunojas, sabrūkot un atkal veidojoties. Jūs neesat lieta. Jūs esat process. Katru reizi, kad jūs skatāties spogulī un domājat, tas esmu es, jūs redzat tikai vienu mirkli bezgalīgā plūsmā. Šūnas, kas veido jūsu ādu, nomainīsies pēc nedēļām. Atomi, kas veido šīs šūnas, tiks aizstāti ar citiem. Pēc 7 gadiem gandrīz neviens atoms jūsu ķermenī nebūs tas pats. Bet jūs joprojām būsiet jūs, jo jūs neesat atomi, jūs esat modelis, process, stāsts, kas stāsta sevi caur mainīgu matēriju. Tas pats attiecas uz neitronu zvaigzni. Pat tur, kur matērija ir saspiesta līdz galējībai, tā joprojām pakļaujas kvantu mehānikas likumiem. Neitronu zvaigznes kodolā nav statiski objekti. Tie nepārtraukti vibrē, mainās, iedarbojas caur kvantu laukiem. Pat visstiprākā viela visumā, dzelzs kristāli uz neitronu zvaigznes virsmas, ir veidota no daļiņām, kas nekad neapstājas, kas vienmēr ir kustībā, kas pastāv kā viļņi tikpat daudz kā daļiņas. Kad jūs sēžat uz krēsla, jums šķiet, ka jūs atpūšaties. Bet jūsu ķermeņa atomi vibrē ar ātrumu, kas tuvojas gaismas ātrumam. Jūsu šūnas nepārtraukti dalās, mirst, atjaunojas. Jūsu DNS tiek lasīta un kopēta miljoniem reižu sekundē. Jūsu neironi izšauj elektriskos impulsus, veidojot un pāraujot savienojumus. Pat jūsu kauli, kas šķiet tik statiski, nepārtraukti tiek noārdīti un atjaunot speciālām šūnām. Katru reizi, kad jūs jūtat nogurumu pēc ilgas sēdēšanas, tas nav tāpēc, ka jūs neesat kustējies, tas ir tāpēc, ka jūsu ķermenis ir kustējies pārāk daudz vienā pozīcijā, un tam nepieciešama dažādība. Jūs esat upe, nevis akmens. Jūs plūstat, pat kad šķiet, ka stāvat uz vietas. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un šī iespēja nekad neapstājas, nekad nesasalst, vienmēr plūst. Bet varbūt viskaistākā atziņa ir par laiku. Mēs runājām par to, kā laiks tek lēnāk spēcīgā gravitācijas laukā. Uz neitronu zvaigznes virsmas laiks tek par 30% lēnāk nekā uz Zemes. Bet kas īsti ir laiks? Mēs to mērām ar pulksteņiem, ar Saules kustību, ar gadalaiku maiņu. Bet fundamentālā līmenī laiks ir tikai maiņas mērs. Ja nekas nemainās, laiks neeksistē. Ja viss apstājas, katrs atoms, katra daļiņa, katrs viļnis, laiks pazūd. Tas nozīmē, ka laiks nav kaut kas, kas plūst neatkarīgi no mums. Laiks ir process, kurā mēs piedalāmies. Katru reizi, kad jūs kustaties, jūs radāt laiku. Katru reizi, kad jūs domājat, jūs radāt laiku. Katru reizi, kad jūsu sirds sit, jūs radāt laiku. Jūs nedzīvojat laikā. Jūs esat laiks. Kad jūs gaidāt autobusu un minūtes šķiet vilkties kā stundas, tas nav tikai subjektīvs iespējas. Jūsu smadzeņu aktivitāte mainās, jūsu uzmanības fokus mainās, un līdz ar to mainās jūsu pieredzes laiks. Kad jūs esat aizrautībā ar mīļoto cilvēku, un stundas pazūd kā mirkļi, tas arī ir reāls, jūsu bioloģiskais laiks pātrinās, jo jūs esat pilnībā klātesoši. Neitronu zvaigzne, griežoties 100 reižu sekundē, rada laiku ātrāk nekā mēs uz Zemes. Tās magnētiskais lauks, mainoties ar katru apgriezienu, rada laiku. Tās matērija, vibrējot kvantu līmenī, rada laiku. Laiks nav konteiners, kurā notiek notikumi. Laiks ir pašu notikumu struktūra. Katru reizi, kad jūs sakāt, man nav laika, jūs patiesībā sakāt, man nav pietiekami daudz maiņu, ko es vēlos piedzīvot. Laiks nav tas, kas jums pietrūkst iespējas radīt vairāk procesu vienlaicīgi. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un laiks ir veids, kā šī iespēja atklājas mirkli pēc mirkļa, viļņa pēc viļņa, maiņas pēc maiņas. Tagad sapratīsim, kā viss šis savienojas. Neitronu zvaigzne nav tikai astronomisks objekts. Tā ir metafora tam, kas mēs visi esam.
Tā parāda, ka robežas starp lietām ir iluzoras. Atomi, kas šķiet atsevišķi, patiesībā ir savienoti caur laukiem. Spēki, kas šķiet atšķirīgi, gravitācija, magnētisms, kvantu spiediens, patiesībā ir vienas realitātes dažādas sejas. Laiks, kas šķiet plūst vienmērīgi, patiesībā ir elastīgs, mainīgs, atkarīgs no apstākļiem. Un matērija, kas šķiet cieta, patiesībā ir varbūtību lauks, kas katru mirkli atjaunojas. Kad jūs skatāties uz savām rokām, jūs redzat cietumu. Bet tagad jūs zināt patiesību. Jūsu rokas ir veidotas no atomiem, kas radās zvaigznēs. Šie atomi ir gandrīz pilnībā tukši, elektroni, kas riņķo ap kodolu, ir tik tālu no tā, ka ja kodols būtu futbola bumba, elektroni būtu kilometru attālumā. Starp tiem ir tikai lauki, spēki, vibrācijas. Jūs esat vairāk tukšums nekā viela. Bet šis tukšums nav nekas. Tas ir pilns ar potenciālu, ar enerģiju, ar savienojumiem. Kad jūs pieskaraties citam cilvēkam, jūsu atomi nekad nesaskaras. Elektroni jūsu ādā atgrūžas no elektroniem viņa ādā. Bet lauki starp jūsu atomiem miedarbojas ar laukiem starp viņa atomiem. Šī miedarbība rada sajūtu, ko jūs saucat par pieskārienu. Bet patiesībā tas ir daudz dziļāks savienojums. Tas ir divu varbūtību lauku satikšanās, divu procesu miedarbība, divu laika plūsmu krustošanās. Katru reizi, kad jūs turat mīļotā cilvēka roku, jūs sajūtat siltumu, bet šis siltums nav tikai temperatūra. Tas ir enerģijas apmaiņa, informācijas plūsma, divu sistēmu sinhronizācija. Jūsu sirdis sāk sist līdzīgā ritmā. Jūsu elpošana sinhronizējas. Jūs burtiski kļūstat par vienu sistēmu, pat ja tikai uz mirkli. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un mēs visi esam šīs iespējas īslaicīgas izpausmes, viļņi bezgalīgā okeānā, modeļi mūžīgā dejā, stāsti, kas stāsta sevi caur matēriju, enerģiju, laiku un telpu. Bet ja tas viss ir taisnība, ja mēs patiešām esam tik dziļi savienoti ar visu visumu, kāpēc mēs jūtamies tik atsevišķi? Kāpēc mēs piedzīvojam sevi kā izolētas būtnes, nodalītas no pasaules? Varbūt atbilde slēpjas ne tajā, kas mēs esam, bet tajā, kā mēs skatāmies. Varbūt atsevišķība ir ne realitātes īpašība, bet mūsu uztveres ierobežojums. Katru reizi, kad jūs koncentrējaties uz vienu lietu, šo tekstu, šo domu, šo sajūtu, viss pārējais pazūd fonā. Bet tas nenozīmē, ka pārējais vairs neeksistē. Tas tikai nozīmē, ka jūsu uzmanība ir ierobežota. Varbūt mācoties redzēt plašāk, kā zinātne mūs māca redzēt neitronu zvaigznēs, mēs varam atklāt savienojumu, kas vienmēr ir bijis tur, gaidot, lai tiktu pamanīts. 1, 6, 9, 7, 8, 4. 1, 6. 7. Fināls. 4 reizes ar dziļāku nozīmi. 14. Pulkstenis ar zobratiem, pulkstenis uz rokas, sirds pukstēšana skrējot, stress ķermenī, skaņas pilsētā ar aizvērtām acīm, skatīšanās spogulī, nogurums pēc sēdēšanas, gaidīšana autobusu, laiks ar mīļoto, nav laika, rokas skatīšanās, pieskāriens un siltums, sirds ritma sinhronizācija, uzmanības fokus. Sintēze, visi iepriekšējie tēli savienoti, slāņi, viļņi, lauki, laiks, savienojums, process. Pārēja uz finālu, atvērts filozofisks jautājums par uztveri un savienojumu caur ikdienas pieredzi. Režģis filozofiskais finālais ceļojums. Atceraties, kā mēs sākām? Ar teikaroti. Ar vienkāršu, ikdienišķu priekšmetu, ko jūs katru rītu izmantojat, lai samaisītu kafiju vai tēju. Mēs teicām, ka viena teikarota neitronu zvaigznes matērijas sver 6 miljardus tonu, visu cilvēci saspiestā cukura graudiņa izmērā. Tas šķita neiedomājami. Tas šķita neiespējami. Bet tagad, pēc šī ceļojuma cauri slāņiem, laukiem, viļņiem un laikam, mēs saprotam kaut ko dziļāku. Tā nebija tikai fakts par blīvumu. Tā bija ielūgums redzēt, ka realitāte nav tāda, par kādu mēs to uzskatām. Ka robežas starp lietām ir plānākas nekā gaiss. Ka atšķirība starp jums un zvaigzni ir tikai apstākļu jautājums, nevis būtības. Tagad, turot šo teikarot rokā, jūs turot kaut ko citu. Jūs turot jautājumu. Jūs turot atgādinājumu. Katru reizi, kad jūs samaisāt dzērienu, metāls pret porcelānu rada skaņu, vibrāciju, kas ceļo cauri gaisam, cauri jūsu ausī, cauri jūsu smadzenēm, kļūstot par pieredzi. Bet šī vibrācija nav atšķirīga no gravitācijas viļņiem, kas šķērso visumu no sadurošamās neitronu zvaigznēm. Tā ir tikai citā frekvencē, citā intensitātē.
Princips ir tas pats, matērija runā ar matēriju caur vibrācijām, caur viļņiem, caur laukiem, kas nekad nepārtraucas. Bet šis nav tikai stāsts par neitronu zvaigznēm. Tas nekad nebija. Tas ir stāsts par to, kas notiek, kad mēs pieļaujam, ka realitāte var būt dziļāka nekā virsma. Kad mēs pieļaujam, ka ciets var būt tukšs, ka tukšs var būt pilns, ka atsevišķais var būt savienots. Fizika mums parādīja mehāniku, kā atomi sabrūk, kā neitroni sakrājas, kā gravitācija liec telpu. Bet aiz šīs mehānikas slēpjas kaut kas lielāks. Slēpjas jautājums, kas nav par to, kā lietas darbojas, bet par to, ko tās nozīmē. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Bet kas ir iespēja? Iespēja nav tikai potenciāls kaut kam notikt. Iespēja ir pati realitātes daba. Tā ir atziņa, ka nekas nav fiksēts, nekas nav galīgs, nekas nav atsevišķs no visa pārējā. Katrs atoms jūsu ķermenī varētu būt citā konfigurācijā, citā temperatūrā, citā spiedienā, citā gravitācijas laukā, un tas kļūtu par kaut ko pilnīgi citu. Bet tas joprojām būtu tas pats atoms, tās pašas daļiņas, tie paši kvarki un leptoni. Tikai apstākļi mainītos. Tikai konteksts. Tas nozīmē, ka jūs neesat fiksēta lieta. Jūs esat konteksta izpausme. Jūs esat veids, kā visums organizē sevi šajā konkrētajā vietā, šajā konkrētajā laikā, šajos konkrētajos apstākļos. Ja apstākļi mainītos, ja jūs būtu dzimis citā laikā, citā vietā, citā gravitācijas laukā, jūs būtu kaut kas cits. Bet tas kaut kas cits joprojām būtu jūs, jo jūs nav lieta, bet process. Jūs nav lietvārds, bet darbības vārds. Kad jūs skatāties spogulī, ko jūs redzat? Seju, ķermeni, formu. Bet tagad jūs zināt, ka šī forma ir īslaicīga. Atomi, kas veido jūsu ādu šodien, nebūs tur pēc mēneša. Tie tiks aizstāti ar jauniem atomiem no pārtikas, ko jūs ēdat, no gaisa, ko jūs elpojat, no ūdens, ko jūs dzerat. Jūsu ķermenis ir upe, kas plūst cauri formai, kas saglabājas. Bet kas ir tā forma? Kas ir tas, kas paliek, kad viss pārējais mainās? Varbūt tas ir modelis. Varbūt tas ir informācija. Varbūt tas ir stāsts, ko visums stāsta sev caur jums. Neitronu zvaigzne stāsta citu stāstu. Tā stāsta par to, kas notiek, kad gravitācija uzvar visu pārējo. Kad spiediens kļūst tik liels, ka pat atomi nevar saglabāt savu struktūru. Kad matērija tiek saspiesta tik cieši, ka tā atklāja savu dziļāko dabu, ne atomus, ne molekulas, bet tīrus neitronus, daļiņas bez lādiņa, kas var gulēt cita citai virsū bez pretestības. Tas ir stāsts par robežu, par punktu, kur parastā realitāte beidzas un sākas kaut kas cits. Bet vai mums ir savas robežas? Vai ir punkti, kur mūsu parastā pieredze beidzas un sākas kaut kas dziļāks? Jā, katru nakti, kad jūs aizmiedzat, jūs šķērsojat robežu. Jūsu apziņa, kas dienā šķiet tik cieta un nepārtraukta, sadalās sapņos. Jūsu identitāte, kas šķiet tik stabila, kļūst plūstoša. Jūs varat būt vairākas personas vienlaicīgi. Jūs varat būt vairākās vietās. Laiks var plūst atpakaļ vai uz priekšu. Fizikas likumi var pārstāt darboties. Un tomēr tas joprojām ir jūs. Tas joprojām ir jūsu pieredze. Sapnis nav mazāk reāls nekā nomodā būšana, tas ir tikai citāda realitātes forma, citāds veids, kā apziņa organizē sevi. Varbūt neitronu zvaigzne ir visuma sapnis. Varbūt tā ir vieta, kur visums eksperimentē ar citām iespējām, citām formām, citiem veidiem, kā matērija var pastāvēt. Varbūt katrs objekts visumā, no mazākā kvarku līdz lielākajai galaktikai, ir eksperiments, mēģinājums, jautājums, ko visums uzdod sev. Un varbūt mēs esam veids, kā visums atbild. Kad jūs skatāties uz nakts debesīm un redzat zvaigznes, jūs redzat gaismu, kas ceļojas tūkstošiem vai miljoniem gadu. Dažas no šīm zvaigznēm jau ir mirušas. Dažas ir kļuvušas par neitronu zvaigznēm. Dažas ir sabrukušas melnos caurumos. Bet to gaisma joprojām ceļo, joprojām sasniedz jūsu acis, joprojām kļūst par daļu no jūsu pieredzes. Pagātne nav pagājusi. Tā ir šeit, tagad, jūsu redzeslaukā, jūsu apziņā. Tas nozīmē, ka laiks nav lineārs. Tas nav upe, kas plūst tikai vienā virzienā. Tas ir tīkls, kur pagātne, tagadne un nākotne ir savītas kopā. Kad jūs skatāties uz zvaigzni, kas nomira pirms miljonus gadiem, tās nāve notiek tagad, jūsu pieredzē. Kad jūs atceraties bērnību, pagātne kļūst tagadne, jūsu smadzenēs. Kad jūs plānojat nākotni, nākotne ietekmē tagadni, jūsu lēmumos.
Mēs dzīvojam ne laikā, bet laika tīklā. Un katrs mezgls šajā tīklā ir savienots ar visiem pārējiem. Bet kas rada šos savienojumus? Kas tur kopā šo tīklu? Varbūt tā ir apziņa. Varbūt apziņa nav kaut kas, kas rodas no matērijas, bet kaut kas, kas caurvī matēriju. Varbūt katrs atoms, katra daļiņa, katrs lauks ir nedaudz apzinīgs, ne tādā veidā, kā mēs esam apzinīgi, bet kaut kādā primitīvākā, fundamentālākā veidā. Varbūt apziņa ir tas, kas liek elektronam izvēlēties vienu stāvokli, kad to mēra. Varbūt apziņa ir tas, kas liek neitroniem organizēties slāņos neitronu zvaigznē. Varbūt apziņa ir tas, kas liek visumam pastāvēt, nevis nepastāvēt. Šī ideja nav jauna. Daudzi filozofi un mistiķi to ir apgalvojuši gadsimtiem ilgi. Bet tagad fizika sāk to atklāt no otras puses. Kvantu mehānika parāda, ka novērotājs ietekmē novēroto. Relativitāte parāda, ka laiks un telpa ir atkarīgi no perspektīvas. Termodinamika parāda, ka informācija ir tikpat fundamentāla kā enerģija. Viss norāda uz to pašu secinājumu – realitāte nav objektīva lieta, tur ārā. Realitāte ir mijiedarbība starp novērotāju un novēroto, starp apziņu un matēriju, starp jautājumu un atbildi. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un varbūt apziņa ir tas, kas pārvērš iespēju realitātē. Bet tad rodas dziļākais jautājums: ja mēs visi esam savienoti, ja mēs visi esam daļa no viena tīkla, viena procesa, vienas apziņas, kāpēc mēs to nejūtam? Kāpēc mēs piedzīvojam sevi kā atsevišķus, izolētus vienus? Varbūt tas ir nepieciešams. Varbūt, lai visums varētu piedzīvot sevi, tam jāsadalās daudzās perspektīvās. Varbūt katrs no mums ir kā loks, caur kuru visums skatās uz sevi. Ja būtu tikai viens loks, būtu tikai viena perspektīva. Bet ar miljardiem logu, ar katru apzinīgu būtni, kas jebkad ir dzīvojusi, visums var redzēt sevi no bezgalīgi daudziem leņķiem. Tas var piedzīvot sevi kā zvaigzni un kā planētu. Kā neitronu zvaigzni un kā cilvēku. Kā atomu un kā galaktiku. Jūsu vientulība nav kļūda. Tā ir iezīme. Tā ir veids, kā visums rada daudzveidību, bagātību, dziļumu. Bez atsevišķības nebūtu perspektīvas. Bez perspektīvas nebūtu pieredzes. Bez pieredzes nebūtu nozīmes. Bet atsevišķība nav galīga. Tā ir īslaicīga. Katru reizi, kad jūs mīlat, jūs šķērsojat robežu starp sevi un citu. Katru reizi, kad jūs radāt mākslu, jūs dalāties ar savu iekšējo pasauli. Katru reizi, kad jūs sapņojat, jūsu ego robežas izšķīst. Un katru reizi, kad jūs mirst, jūsu atomi atgriežas visumā, lai kļūtu par daļu no kaut kā jauna, varbūt citas zvaigznes, varbūt citas planētas, varbūt citas dzīvības formas. Nāve nav beigas. Tā ir transformācija. Tā ir veids, kā visums pārveido vienu formu citā, vienu stāstu citā, vienu iespēju citā. Un dzīve ir īslaicīgs mirklis, kad matērija organizējas tik sarežģīti, ka tā var piedzīvot sevi. Kad atomi, kas radās zvaigznēs, apvienojas tā, ka tie var domāt, just, mīlēt, radīt. Kad visums var skatīties uz sevi caur jūsu acīm un teikt, es esmu. Katru rītu, kad jūs pamostaties, notiek brīnums. Miljardi neironu jūsu smadzenēs sāk šaut elektriskos impulsus. Šie impulsi veido modeļus. Šie modeļi kļūst par domām. Šīs domas kļūst par es. Un šis es sāk piedzīvot pasauli, redz gaismu caur logu, dzird putnu dziesmas, jūt palagu pret ādu. Nekas no tā nav pašsaprotams. Nekas no tā nav vienkārši. Katrs mirklis ir bezgalīgi sarežģīts, bezgalīgi smalks, bezgalīgi brīnišķīgs. Bet mēs to aizmirstam. Mēs pierodām. Mēs sākam domāt, ka realitāte ir parasta, ka dzīve ir ikdienišķa, ka brīnums ir kaut kas, kas notiek tikai zinātniskās laboratorijās vai tālās galaktikās. Mēs aizmirstam, ka katrs elpas vilciens ir kosmisks notikums. Ka katrs sirdspuksts ir zvaigžņu mantojums. Ka katrs pieskāriens ir lauku deja, kas stiepjas atpakaļ līdz visuma sākumam. Neitronu zvaigzne atgādina mums. Tā parāda, ka pat vissaprotamākā lieta, matērija, ir pilna ar noslēpumiem. Ka pat vissaprotamākais jautājums, kas ir reāls, ved uz bezgalīgām dziļumiem. Ka pat vissaprotamākā pieredze, būt dzīvam, ir brīnums, kas pārsniedz jebkuru izskaidrojumu. Vai matērija ir cieta? Nē, vai tā ir iespēja? Jā, bet kas ir iespēja? Vai tā ir tikai potenciāls?
Vai tā ir kaut kas dziļāks, varbūt pati realitātes daba, veids, kā visums pastāv, nevis kā fiksēta lieta, bet kā bezgalīgs process, bezgalīga izpēte, bezgalīgs jautājums, kas uzdod sevi caur katru atomu, katru zvaigzni, katru apzinīgu būtni? Varbūt mēs nekad neuzzināsim. Varbūt daži jautājumi nav paredzēti, lai uz tiem atbildētu, bet lai tos dzīvotu. Varbūt noslēpums nav problēma, kas jāatrisina, bet dāvana, kas jāsaņem. Varbūt nezināšana nav vājums, bet spēks, telpa, kurā var augt, pārveidoties, kļūt par kaut ko vairāk. Katru vakaru, kad jūs liekāt galvu uz spilvena, jūs atgriežaties pie noslēpuma. Jūsu apziņa izšķīst miegā. Jūsu esmu pazūd. Un tomēr no rīta jūs atgriezaties. Kas aizgāja? Kas atgriezās? Vai tas bija tas pats es? Vai tas bija kaut kas cits? Varbūt katru rītu mēs mirstam un piedzimstam no jauna. Varbūt katrs mirklis ir jauna radīšana, jauns sākums, jauna iespēja. Varbūt visums nepārtrauc radīt sevi, mirkli pēc mirkļa, viļņa pēc viļņa, iespējas pēc iespējas. Un mēs esam daļa no šīs radīšanas. Ne tikai novērotāji, bet līdzdalībnieki. Ne tikai liecinieki, bet līdzautori. Katru reizi, kad jūs izvēlaties, jūs veidojat realitāti. Katru reizi, kad jūs rīkojaties, jūs mainiet visumu. Katru reizi, kad jūs mīlat, jūs radāt kaut ko, kas nebija iepriekš. Neitronu zvaigzne, griežoties simtiem reižu sekundē, miljardu gaismas gadu attālumā, šķiet tik tāla, tik svešā, tik atrauta no jūsu dzīves. Bet tā nav. Tā ir daļa no tā paša auduma, kas veido jūs. Tās gravitācijas viļņi šķērso telpu un sasniedz jūsu ķermeni, nedaudz saspiežot un izstiepjot jūs ar katru vilni. Tās magnētiskais lauks miedarbojas ar Zemes magnētisko lauku, kas aizsargā jūs no kosmiskajiem stariem. Tās gaisma, ja tā būtu redzama, stāstītu stāstu par matērijas dziļāko dabu, stāstu, kas ir arī jūsu stāsts. Jo jūs esat veidots no tās pašas matērijas. Jūs pakļaujaties tiem pašiem likumiem. Jūs esat daļa no tā paša procesa. Atšķirība ir tikai mērogā, intensitātē, konfigurācijā. Bet būtība ir tā pati. Matērija nav cieta. Matērija ir iespēja. Un šī iespēja izpaužas bezgalīgās formās, no mazākā kvarku līdz lielākajai galaktikai, no vienkāršākā atoma līdz sarežģītākajai apziņai, no īsākā mirkļa līdz mūžībai. Mēs esam šīs iespējas izpausmes. Īslaicīgas, trauslas, skaistas. Mēs esam veids, kā visums piedzīvo sevi. Veids, kā tas jautā sev, kas es esmu? Kāpēc es esmu? Kas ir iespējams? Un atbildes? Varbūt tās nav vārdos. Varbūt tās ir pieredzē. Katru reizi, kad jūs jūtat saules siltumu uz ādas. Katru reizi, kad jūs dzirdat mūziku, kas aizkustina jūsu sirdi. Katru reizi, kad jūs skatāties mīļotā cilvēka acīs un redzat tur kaut ko bezgalīgu. Katru reizi, kad jūs turot teikarot un atceraties, ka pat vissaprotamākā lieta ir pilna ar brīnumiem. Visums nav atrisinājis savu noslēpumu. Tas joprojām jautā. Un mēs esam daļa no šī jautājuma. Mēs esam veids, kā tas turpinās. Mēs esam nākamā lapuse stāstā, kas nekad nebeidzas. Tātad, kas ir neitronu zvaigzne? Tā ir atgādinājums. Tā ir ielūgums. Tā ir loks uz dziļumu, kas pastāv ne tikai tur, tālās galaktikās, bet arī šeit, jūsos, katrā atomā, katrā mirkli, katrā elpas vilcienā. Un nākamreiz, kad jūs samaisīsiet kafiju ar teikaroti, atcerieties, jūs turot visumu. Jūs turot noslēpumu. Jūs turot iespēju. Un šī iespēja ir bezgalīga.